Dziļi Eiropā atrodas šī kontinenta spēcīgākā un ietekmīgākā uzņēmēja dinastija. Viņu dzimtas kokā ir baņķieri, rūpnieki, politiķi, birokrāti, diplomāti, militārpersonas. Viņiem pieder viss, sākot no AstraZeneca līdz Nasdaq biržai. Viņiem pieder vairāk nekā trešdaļa no visas Zviedrijas fondu biržas. Viņu uzņēmumu tīkls 70. gados nodarbināja vairāk nekā 1 miljonu cilvēku, tostarp gandrīz pusi no visas Zviedrijas rūpnieciskā darbspēka. Mūsdienās viņu īpašuma impērija ir vērta vairāk nekā 275 miljardus dolāru, pārspējot Jeffu Bezosu, Ilonu Masku vai pat Bernardu Arnault. Viņiem ir saites ar bagātākajiem un spēcīgākajiem cilvēkiem pasaulē, no Baltā nama līdz Pasaules ekonomikas fórumam, taču jūs iespējams nekad neesat dzirdējuši par viņu vārdu. Jūs neatradīsiet nevienu no viņiem Forbes miljardieru sarakstā, un tas tāpēc, ka viņi ir ļoti daudz strādājuši pie tā, lai paliktu ēnā, gandrīz nekad nesniedzot publisku uzstāšanos vai intervijas. Tā kā nokļūšana virsotnē ir netīra lieta un nonākšana līdz punktam, kad jums pieder viss Eiropas kontinents, jūsu skapī būs daudz skeletu, par kuriem jūs nevēlaties, lai zinātu sabiedrība. Mēs taču nevēlamies izraisīt skaudību vai pret monopola runas. Pasveiciniet Wallenbergu ģimeni, kurai pieder visa Eiropa. Wallenbergu ģimeni, kura pieder visa Eiropa. 1847. gadā bija viena no vissliktākajām finanšu krīzēm, kādu Amerika bija piedzīvojusi. Tajā laikā kokvilnas cenu kritums, sliktā raža un inflācija izraisīja daudzu banku un uzņēmumu bankrotu, kā rezultātā radās milzīgs bezdarbs. Tas bija murgs priekš amerikāņu baņķieriem, bet ļoti svarīga mācība jaunam jūras virsniekam no Zviedrijas. Viņu sauca Andrē Oskars Wallenbergs. Un 1837. gadā viņam šī Amerikas hausa izrādē skatītāja vieta bija atvēlēta priekšējā rindā. Amerikāņu banku un baņķieru nekompetence deva Andrē Wallenbergam ideju. Viņš bija skaidri sapratis, kā nevajag vadīt banku un domāja par to, kāpēc lai viņš nevarētu šo pieredzi izmantot savā dzimtenē, lai atvērtu tur labāku banku. Viņš arī redzēja milzīgu iespēju, ko tā laika Zviedru bankas palaida garām. Redzat, bankas Zviedrijā tajā laikā bija arhaisks. Bija grūti pārskaitīt naudu starp dažādām vietām un valstīm. Jūs nevarējāt saņemt augstus procentus par naudas noguldīšanu, bet pats galvenais, Zviedru bankas tajā laikā neaizdeva cilvēku noguldīto naudu citiem uzņēmumiem. Zviedru bankas neizsniedz aizdevumus citiem uzņēmumiem laikā, kad Zviedrija bija industrializācijas aktīvākajā laikā. Korporācijas kļuva par lietu. Padomājiet par to, cik liela bija šī iespēja. Mūsdienās ideja par to, ka bankas paņem jūsu noguldījumu un izsniedz tos pa labi un pa kreisi, kā aizdevums, ir norma. Šī neapdomīgā rīcība arī noveda pie 2008. gada finanšu krīzes. Taču toreiz Zviedrijā bankas nepiedalījās šajā finanšu alķīmijā, kad tai bija vispiemērotākais laiks. Tātad bankas pie sevis turēja milzīgas naudas summas. Ja Andrē Wallenbergs varētu atgriezties Eiropā un izveidot jaunu, modernu banku. Interesants laiks bija arī 1800. gados. Banku sektors ļoti atšķīrās no mūsdienām. Šodien viens cilvēks nevar tā vienkārši aiziet un atvērt banku. Mūsdienās banku sektors ir tik regulēts, ka tas prasa ļoti daudz kapitāla, ko ir gandrīz neiespējami izdarīt vienam pašam, ja vien nesadarbojoties ar kādu jau esošu banku vai arī neesat jau miljardieris. Lielās bankas nevēlas, lai kāds cits atvērtu savu banku bodi, lai arī tām konkurētu. Bet par laimi Andrē Wallenbergam pirms 200 gadiem banku darbība bija kā mežonīgie rietumi. Ik viens varēja atvērt finanšu bodi un sākt dzīt parādu jūgā cilvēks. Jūs varētu atvērt banku tikpat viegli kā juvelieru izstrādājumu veikalu vai ārsta kabinetu. Tā ar kolēģu palīdzību Andrē Wallenbergs 1856. gadā izdevās atvērt Stockholms and Skilda banku, jeb to, ko mēs šodien pazīstam kā SEB banku. SEB nelīdzinājās nekam, ko Zviedrija ir redzējusi iepriekš. Tas mudināja parastiem cilvēkiem noguldīt savu sūri nopelnīto naudu krājkontos. Šie krājkonti piedāvāja patiešām labas procentu likmes, kā rezultātā, jo ilgāk jūs atstājāt savu naudu savā krājkontā, jo vairāk procentus jūs varējāt nopelnīt. Tā cilvēku masas devās uz SEB. Atkal, šodien tas izklausās kā parasta lieta, bet toreiz tas nebija kaut kas tāds, kas bija pieejams vidusmēra cilvēkam Zviedrijā. Neviens cits kā Wallenbergs tajā laikā neņēma jūsu naudu, lai to pēc tam aizdotu citiem cilvēkiem un uzņēmumiem. Pie tam darīja viņš to priekš tā vislabākajā laikā, industrializācijas laikā. Wallenbergam tas bija zelta drudzis. SEB kļuva tik populārs, ka ātri pārņēma visu Zviedrijas banku nozari. Zviedrija bija iekarojusi nevis kaut kāda sveša, bet iekšēji vara.
vara, un izvēlētais ierocis bija banka. Pēkšņi zviedru tautai vai nu bija nauda pie Wallenberga, vai arī viņi bija parādā Wallenbergam. Pie tam, lai cilvēkam atdotu savu parādu, viņam bija jāstrādā uzņēmumā, kas arī savukārt bija parādā Wallenbergam. Tas bija ģeniāli, bet Wallenbergi ar to neapstājās. Protams, viņu ģimenes turība auga eksponenciāli, taču viņi ir baņķieri. Viņi zina, ka nevar ļaut visai šai naudai gulēt un nestrādāt viņu labā. Bet kur ieguldīt visu šo naudu? Kāpēc, lai nenopirkt visu Zviedrijas uzņēmumus? Tādā veidā visu Zviedrijas iedzīvotāju naudu tiktu glabāta pie Wallenbergiem. Pie tam viņi arī būtu parādā Wallenbergiem. Lai nomaksātu šo parādu, viņiem katru dienu no rītiem būtu jāceļas un jāiet strādāt kādā no Wallenbergiem piedarošā uzņēmumā. Wallenberga uzņēmums, kurš bija parādā kam? Jūs uzminējāt? Wallenbergiem. Tas vienkārši bija pēdējais loģiskais solis Zviedrijas finansiālajai paverdzināšanai. Tas Wallenbergu ģimeni izvirzīja elitē ne tikai Zviedrijā, bet arī visā pasaulē. Zviedrijas liberalizācija. Wallenbergu ģimene sāka pirkt vairākumu akcijas simtos Zviedrijas uzņēmumu. Viņi to sauc, citējot, Zviedru sabiedrības liberālo transformāciju. No dzelzceļiem līdz rūpnīcām, starptautiskajai tirdzniecībai un dažādām SIA. Zviedrijā nebija neviena liela uzņēmuma, kurā Wallenbergiem nebūtu bijusi piederējusi kāda daļa. 1916. gadā Wallenbergi saskārās ar problēmu. Zviedrijas valdība sāka saskatīt riskus apstākļī, kad bankām sāka piederēt liela uzņēmumi, kuri līdzās ar tajos strādājošiem cilvēkiem bija parādā šīm pašām bankām. Rezultātā Zviedrijas valdība pieņem likumu, kas padarīja gandrīz neiespējumu iegūt bankām ilgtermiņā industriālo uzņēmumu akcijas. Lai apietu šo jauno likumu, Wallenbergu ģimene izveidoja struktūru Investor AB. Ļoti dīvaini skanoša holdinga kompānija, kurai tika piešķirtas pilnas īpašuma tiesības uz visiem viņu bankai piedarošajiem uzņēmumiem. Investor AB kļuva par Wallenberga personīgo investīciju grupu un krīze tika novērsta. Firmai klājās tik labi, ka līdz 1970. gadam Wallenbergu ģimene nodarbināja vairāk nekā 40% no visas Zviedrijas rūpnieciskā darba spēka, un tai piederēja 40% no visas Stokholmas fondu biržas. Bet tad nāca Otrais pasaules karš. Wallenbergiem nācās pieņemt lēmumu, no kuras kara puses viņi gūs peļņu – sabiedrotie vai Hitlers. Tā nu Wallenbergi padomāja un pateica, kāpēc lai ne no abām? Gadsimtu iepriekš Rothschildi bija iegājuši vēstures grāmatās ar to, ka aizdeva naudu abām karojošām pusēm. Tādā veidā, neatkarīgi no tā, kura pusi uzvarēja, abas puses palika jums parādā, un jūs vienmēr gūstat virsroku. Tāpēc, kā baņķieris, jūs vienmēr vēlēsieties spēlēt abās pusēs. Šis bija piemērs, no kura Wallenbergi ņēma piemēru, kad sākās Otrais pasaules karš. No vienas puses viņiem bija Vācija, pret kuru draudēja stingras sankcijas un iespēja zaudēt miljardus dolāru, kad sabiedroties slēdza savus uzņēmumus. No otras puses viņiem bija Amerika un Lielbritānija, kurām izmisīgi bija nepieciešama banku pakalpojumi Eiropā, lai turpinātu cīņu. Tātad, lūk, ko viņi izdarīja. Kamēr viens Wallenberga brālis darīja darījumus ar sabiedrotajiem Londonā un Ņujorkā, piedāvājot bankas pakalpojumus viņu kara centieniem, pārējie brāļi strādāja Berlīnē. Tur Wallenbergi piedāvāja iegādāties tādas svarīgas Vācijas militārās piegādes kompānijas kā Bosch, lai novērstu to, ka sabiedrotie tos sagrābs vai slēgs. Tehniski bija likumīgi iegādāties šos uzņēmumus, ja jūs plānojat tos paturēt un izmantot saskaņā ar likumu, bet tas, ko darīja Wallenbergi, bija ļoti atšķirīgs. Tā vietā, lai pirktu un paturētu šos uzņēmumus, viņi parakstīja līgumus, kuros bija norādīts, ka sola uzņēmums pārdot atpakaļ Vācijai, tiklīdz Vācija tos vēlēsies atpakaļ apmaiņā pret, protams, lielu samaksu. Wallenbergu ģimene ne tikai pasargāja Vācijas vissvarīgāko uzņēmumu no sabiedrotajiem apmaiņā pret naudu. Viņi veica, piemēram, melnā tirgus operācijas un veica naudas atmazgāšanu, lai nodrošinātu, ka viņi varētu turpināt pelnīt abās kara pusēs. Būtu negodīgi nepieminēt arī vienu no Wallenbergiem – Rauls Wallenbergs. Otrā pasaules kara laikā faktiski izglāba no 4 līdz 35 tūkstošiem ebreju, izsniedzot viņiem zviedru dokumentus. Spēlēšana abās pusēs Wallenbergu ģimenei kļuva tik izdevīga, ka vairāk nekā 50 gadus vēlāk viņi joprojām izmantoja to pašu rokas grāmatu. Wallenbergam piederošais Ericsson un viena vardarbīga organizācija tuvajos austrumos – Islāma valsts. Draudot slēgt vienu no Ericsson loģistikas maršrutiem Irākā, Ericssons vienkārši samaksāja šai organizācijai $10 miljonu kukuļos, lai garantētu viņu drošību. Pēc tam, kad 2014. gadā Krievija iebruka Ukrainā un kurai
tika uzliktas visas iespējamās sankcijas, uzņēmumi Atlas Copco un SKF, kuru akcijas pieder Wallenbergiem, turpināja pārdot aprīkojumu Krievijas kodolieroču programmām. Wallenbergu ģimene saskārās ar kārtējo eksistenciālo krīzi - ģimenes īpašumu nodošana nākamajām paudzēm. Lai gan turīgi vecāki var izklausīties vilinoši, lielākā daļa bērnu, kas nāk no turīgām ģimenēm, ir nekādi. Viņiem nav uz ko tiekties. Rezultātā 9 no 10 pasaules bagātākajām ģimenēm zaudē savu turību jau 3. paudzē. Ir slavens cicāts, kas raksturo šo situāciju. Mans vectēvs katru dienu gāja kājām 10 jūdzes uz darba. Mans tēvs gāja 5. Es braucu ar Cadillacu. Mans dēls ir Mercedesā. Mans mazdēls brauks ar Ferrari. Bet mazmazdēls atkal pārvietosies kājām. Tāpēc Wallenbergu ģimenei bija jāatrod veids, kā izvarīties no šī lāsta. 3. paudzes lāsts. Bēgšana no lāsta. Tā vietā, lai visu Wallenbergu ģimenes turību nodotu vienam vai 2 dēliem, lielākā daļa viņu naudas tiek glabāta ģimenes pārvaldītos fondos. Savukārt 10 ģimenes mantinieku katrs ir atbildīgs par dažādiem fondiem un uzņēmumiem, kas veido viņu plašo impēriju. Tādā veidā nevienam mantiniekam nav iespēja vienpersoniski iznīcināt visu ģimenes turību, un pirms kāds no Wallenbergu ģimenes locekļiem nonāk vadošā amatā, viņam jāpavada laiks strādājot kādā no uzņēmumiem, lai iegūtu reālu dzīves pieredzi. Šī rūpīgā metodiskā pieeja turības un uzņēmumu nodošanai, ko izmantoja Wallenbergi, būtībā ir tieši pretējs Vanderbiltu ģimenes rīcībai. Vanderbiltu dinastija nāca pie varas aptuveni tajā pašā laikā, kad Wallenbergi un Vanderbilti faktiski kļuva par bagātāko ģimeni visā pasaulē, pārspējot Wallenbergus. Bet Kornēlijs Vanderbilts, ģimenes patriarhs, neusticējās ģimenei ne savus uzņēmumus, ne naudu. Viņam bija 13 bērni, bet tā vietā, lai viņus visus vadītu, lai sadalītu savu turību, viņš visu to atstāja tikai vienam no saviem dēliem. Pārējie viņa bērni praktiski neko nesaņēma, un sākumā tas izdevās. Viņa dēlam izdevās dubultot ģimenes bagātību, bet pēc tam viss gāja tikai leju. Viņa dēls arī neizmantoja šo metodisko pieeju turības nodošanai, kā rezultātā pārējā ģimenes mācēja naudu tikai tērēt. Savrupmājas, greznas ballītes, jahtas, visu, ko jūs varat iedomāties, viņi to pirka. Tikai 50 gadu laikā pēc Vanderbiltu patriarha nāves visa $200 miljārdu bagātība bija pilnībā pazudusi. Kad 1973. gadā 120 Vanderbiltu ģimenes locekļi tikās uz ģimenes atkal apvienošanos, neviens no viņiem nebija miljonārs. Iztulkojumu ierunāja Roberts Žemaits.